viss ir atkarīgs no Eiropas vienošanās savstarpējās par visiem šiem jautājumiem, ieskaitot Krievu naudu, kas ir iesaldēta. Uzreiz piesaucāt, ka Krievu naudu. Pasakiet īsā versijā. Tad Tusks saka, savācam tos 300 miljārdus, pārsvarā viņi ir Eiropā, Beļģijā primāri, tad pēc tam tur citās valstīs drusku G7 ārpus arī Eiropas. 300 miljārdus var aiztikt, vajag aiztikt, vai tikai ņemt procentus, kas šobrīd, Stārmeram bija daudz ko paņemt? Es esmu teikusi, protams, tā ir izšķiršanās starp diviem fundamentāliem tiesību principiem, bet ņemot vērā, kas ir likts uz spēles, pasaules kārtība, šāda līdzekļu, Krievijas iesaldēto līdzekļu izmantošana, lai atbalstītu Ukrainas cīņu par mieru un brīvību, viņa ir pamatota manā skatījumā. Paldies! Rīt uz Eiropas padomu Evika Siliņa brauc ar pozīciju. Izmantojam 300 miljārdus vai nē? Latvijas pozīcija ir, ka mēs gribētu redzēt šos miljardus izmantojums. No finanšu stabilitātes viedokļa, protams, tur ir jautājumi tiešām, un tie ir nopietni jautājumi, kas notiek, ja, piemēram, pēc šāda te soļa, piemēram, Sauda-Arābija sāk izņemt savu naudu no Eiropas. Jā. Tāds risks pastāv, bet priekš tam ir Eiropas centrālās bankas attiecīgi instrumenti, lai šis te risks varētu tikt menedžēts, līdz ar to Ziemeles kundzei pievienojos.